Šodien mēs esam izbraukumā uz Liepājas šosejas pie Saldus. Saldus, var teikt, apveceļš un krustojums uz Vāni un uz to pusi var braukt uz Saldu. Par šo te krustojumu mums sūdzējās cilvēki jau diezgan sen. Bet tagad mēs uzzinājām, ka krustojumu tūdaļ pārbūvēs, ko tad tur braukt skatīties. Bet tagad krustojums ir pat pārbūvēts un te ir notikušas jau vairākas smagas avārijas. Avārijas šajā krustojumā bija arī agrāk. Un ar pāris svaigām, vērienīgām avārijām arī svinīgi atklāja šo krustojumu. Kāda tad tur bija problēma, ka to vispār sāka pārbūvēt? Ja mēs gribējām, braucot no Liepājas, nogriezties uz Gaiķiem, un tie, kas brauc no Rīgas, gribēja nogriezties uz Saldu. Tur nebija nekādas, man liekas, līnijas pat arī iezīmētas, un viņi tā kā viens otram skrien pretī. Un tad, kuram tad tagad būs priekšroka? Vai man, vai tam, kas brauc man pretīm. Un parasti kaut kā vienmēr tā uz tādu savstarpējo tādu cieņu. Es tev varbūt palaidīšu, un tad, kad es personīgi braucu, es vienmēr centos kādu palaist un uzreiz pat tur neskriet uz Gaiķu pusi. Problēma bija tāda, ka šeit braucot pa Liepājas šoseju bija speciāla josla kreisajam pagriezienam. Tā josla bija ceļa vidū. Iebrauc divas mašīnas, katra no savas puses, abām vajag pa kreisi. Kurš kuru laidīs? Ar labajiem sāniem, ar kreisajiem. Diezgan stulba situācija. Savukārt nogriezties pa kreisi no tā Vānas ceļa nav nekāda problēma. Tur smuki ar labajiem sāniem samainās un aizbrauc. Bet tagad, kad ceļš ir rekonstruēts, joprojām tāpat problēma ir palikusi tur, kur ir. Tu brauc pa šo te kreisā pagrieziena joslu, satiec otru tādu pašu un tagad saprot, kuram ir priekšroka. Kam lielāka mašīna? Varbūt. Kā ir tagad? Lūk, paskatāmies no augšas. Brauc divas mašīnas pa Liepājas šosei vienotrai pretī un abām vajag pa kreisi. Varat pateikt, kuram priekšroka un ar kuriem sāniem jāmainās? Domāju, ka to nevar atbildēt arī projektētāji. Tam par pierādījumu ir līnijas, kas uzzīmēts, lai uzgrieztos uz galvenā ceļa pa kreisi. Bet kā nogriezties pa kreisi no galvenā, nevienam nav pieticis ne dūšs, ne iztēles uzzīmēt. Reāli pēc rekonstrukcijas nekas nav mainījies. Stāvam un brīnāmies. Es nezinu, kā īsti jābūt ar šīm te ceļa norādošajām zīmēm, bet izstāsta, ka arī tām te kaut kas nav kārtībā. Cilvēki, kas brauc šo krustojumu, sūdzās, ka piebraucot pie tās stop līnijas, mēģinot apstīties, kas pa labi, kas pa kreisi, un šīs zīmes diezgan pamatīgi aizsadzot skatu. Tajā pusē viena jau ir nonest. Tagad esot labāk ceļš redzams, jo zīme ir šķība. Pēc pārbūves es nezinu, kā bija ar pirmo, jo tā pirmā mašīna bija uz šito saliņu uzskrējis virsū. Bet otrā avārija notika tāpēc, ka cilvēks gribēja braukt pāri. Un viņam izveidojusies bija aklā zona, kad viņš neredz, ka no tās puses nāk mašīna. Un īstenībā tas pats tā kā veidojās arī no šīs puses braucot. Ja brauc kaut kāda smagā mašīna, kamēr es tā kā piebrauc pie krustojuma, es pagaidu, ka no Liepājas puses mums tagad brauc mašīna uz Rīgu. Ja tā būs kravas mašīna, man būs jāpagaida, kamēr viņi diezgan lielā attālumā ir, lai es redzētu, vai no tās puses tomēr kāds, nebrauc, un tad es droši varu braukt pāri. Kas tad šeit ir mainījies krustojumā pēc remonta? Tā uz pirmo acis ļoti līdzīgs, kā bija, tā ir tikai gludāks asfalts un baltāks līnijas. Bet lūk, šeit ir bremzēšanās josla. Tieši tikpat plata taipusē krustojuma bija arī ieskriešanās josla. Tās tagad vairs nav. Nav ieskriešanās joslas Rīgas virzienā un nav arī ieskriešanās joslas no Gaiķiem uz Liepājas pusi. Kāpēc tā? Varam tikai domāt. Ja taupības dēļ, varbūt, ka nemaz nevajadzēja remontēt. Tie, kas brauc no Saldas puses, viņi griežās uz Rīgu, un tie, kas brauc no Gaiķiem un brauc uz Liepāju, pirms tam viņi, kā saka, raiti varēja iekļauties satiksmē. Šobrīd ir tā, ka te tagad visi, ja būs liela satiksme uz A9, visi tagad viens aiz otru rindiņā stāvēs un gaidīs. Gaidīs uz mani, jo es gribēšu pārbraukt pāri uz Gaiķiem, bet kāds varbūt pa to ieskriešanos joslu tomēr būtu aizbraucis uz Brocēniem, uz Rīgu, uz Daugavpili. Runā jau, ka Eiropā ejot uz šādiem šaurākiem ceļiem. Bet tad īsti nav skaidrs, kāpēc atstāja šīs bremzēšanas joslas. Varēja arī tā salikvidēt, būtu vēl lētāk. Bet mēs jau esam rūdīti ar argumentu Eiropā zina labāk. Mums jau iesmērēja MP14 ceļu ar argumentu, ka tā esot Eiropā. Vēlāk izrādījās, ka tā ir tikai sen un laukos. Paldies, mums to vairāk nevajag. Ko tad mēs varam secināt par šo te krustojumu?
Nu, pirmkārt, skaidrs, ka mēs Latvijā visi esam rūdīti uz draņķīgiem krustojumiem. Mēs kaut kā izdzīvosim un pieradīsim. Nu, nav šeit vairs ieskriešanās joslas. Kāds ir iedomājies, ka tā ir, nezinu, drošāk vai taupīgāk. Nu, skaidrs, ka cilvēki kaut kā pielāgosies un raus te gar maliņu. Esam vairs sadarēt, ka pavasarī te būs milzīga bedre, peļķi un visi tie akmeņi, kas tagad ceļ malu, būs uz tā ceļa. Un ja kāds pēdējā brīdī gribēs bremzēt, tas, kurš žoks taisni, pa tiem akmeņiem var arī izdarbot uz galvenā ceļa. Nu, kā būs, redzēsim, bet esat šajā vietā, uzmanieties. Brauksiet uz Liepāju vai no Liepājas Rīgu, te pie Saldus ir sasodīta labs jauns krustojums, kurā var uzkāpt uz grābekļa.